Liepāja jau vairākus gadus piesaistot Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus rekonstruē pilsētas galvenās tranzīta ielas un ne tikai. Protams, nozīmīgākie un lielākie projekti ir Brīvības ielas rekonstrukcija 3,89 km garumā, kur nomainītas visas pazemes komunikācijas, pilnībā rekonstruēts ielas segums, izveidojot divas joslas abos virzienos ar sadalošo joslu. Izbūvēt gājēju celiņu un apgaismojumus. Ielu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nodeva 2011. gada novembrī. Gadu vēlāk tika nodots otrs lielākais projekts, kas īstenots Liepājā pēdējo gadu laikā. Tā ir Zirņu ganību ielas rekonstrukcija, kuras ietvaros ne tikai sakārtoja visas pazemes inženierkomunikācijas un sakārtoja ielas, bet pilnībā izmainīja transporta plūsmu, izveidojot divas vienvirziena ielas katru savā virzienā. Projekta ietvaros rekonstruēja ielas 8,5 km garumā, izbūvēja gājēju un veloceliņus, rekonstruēja 13 krustojumus. Ja Brīvības ielas līguma summa ar būvniekiem bija 5,1 miljonus latu, tad Zirņu ganību ielas rekonstrukcija izbūvēja 16 miljonus latu. Lielākā daļa no šīm summām piesaistītas no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Vēl no lielajiem projektiem noteikti jāmin tramvaja līnijas pagarināšana, kas būtiski izmainīja arī transporta organizāciju Mirdzes Ķempes, Ventas un arī Tukuma ielās. Protams, arī šeit ir jaunas pazemes inženierkomunikācijas, jauns ielu segums, gājēji un veloceliņi. Tramvaja līnija tika pagarināta par 3,6 km un projekta līguma summa bija 6,4 miljoni latu. Tāpat pēdējos gados īstenota nelielāki projekti, bet ne mazāk nozīmīgi. Piemēram, te var minēt Celtnieku un Ulriha ielas posmu rekonstrukciju, kas noteikti bija palikuši atmiņā ar biežajiem iegruvumiem pirms rekonstrukcijas. Tagad ielas ir glīti sakārtotas. Šogad darbi turpinās, un aktīvajā būvniecības sezonā Liepāja atkal ir grūti izbraukt. Arī šogad turpinās tranzīta ielu rekonstrukcija, un to var izdarīt pateicoties attīstības pārvaldes piesaistītajam finansējumam. Šajā gadā nozīmīgākie projekti ir ganību Klaipēdas iela, tad ir nodots eksploatācijā arī Pulveru ielas objekts, kas ir arī tranzīta iela posms. Ir sakārtots arī Brīvības iela posmā pie Enkura līdz pievadceļam, un tagad notiek arī darbi Brīvības ielā posmā no Zemnieku ielas līdz Dzelzceļnieku ielai. Un uz doto brīdi ir uzsākušies darbi pie Zemnieku ielas rekonstrukcijas. No šā gada projektiem darbi pilnībā pabeigt Pulveru ielā, kas tagad iegūs mūsdienīgus vaipstus un plašu pielietojumu infrastruktūru. Iespējams, tagad šī Pulveru ielai pieguļošā teritorija būs pievilcīgāka potenciālajiem investoriem. Ar līdzīgu mērķi šogad principā no nulles tika izbūvēta Lazaretes iela Karostā, kas arī perspektīvās teritorijas darīs pievilcīgākas. Atgriežoties pie tranzīta ielām, šobrīd turpinās darbi Brīvības ielā un Klaipēdas ganību ielā, sākot no pilsētas robežas. Salīdzinoši nesen darbi uzsākti arī Zemnieku ielā. Uz doto brīdi notiekās Zemnieku ielas rekonstrukcija posmā no jaunās ostmalas līdz Brīvības ielai. Tas ir posms 1,6 km garumā, kurš būs labi iekārtots un savās kārtībā tā, lai būtu pieejams gan cilvēkiem, riteņbraucējiem, gan arī pašiem transporta līdzekļu vadītājiem. Zemnieku ielā ir paša ielas rekonstrukcija, tiks mainīts ūdensvāds, lietu kanalizācija, sadzīves kanalizācija, tad būs jauns apgaismojums, un tad ir tā, ka mūsu projektu ietvaros notiksies arī Latvijas gāzes projektā darbi, un viņi būs ies roku rokā ar mums praktiski. Protams, pamatots ir jautājums, kad Liepājas ielas būs gatavas, nu vismaz tranzīta ielas. Pārsvarā visas tranzīta ielas būs sakārtotas, un tieši tādēļ Zemnieku iela ir palikusi pēdējais posms, kas ir vēl palicis ko sakārtot. Tā kā gandrīz visos projektos ir iekļauta pazemes inženierkomunikācija nomaiņa un bieži vien tiek apvienoti dažādi projekti, tas ir laikietilpīgs process un pastāv iespēja, ka daļa šogad uzsākto projektu tiks pabeigti jau nākamgad. Te gan galvenais noteicošais faktors ir laika apstākļi. Ja ziema būs silta un bez sniega, tad darbi varēs turpināties arī ziemas periodā.